So the Colors Alliance is a combination, a network of 9 universities all across Europe. And what these universities want to do is a transformation of the way we do research, innovation and education in the 21st century. These are all regional universities who are united by their idea to switch from topic-driven to challenge-driven innovation. And we are united around the challenges of our regions and of the challenges to attract young talents to innovation ecosystems. What I'm surprised by most is this willingness of the community in science, in municipalities and in economy to change, to transform. I find it a beautiful setting. The city is impressive in its history with the beautiful little squares, with the river. I enjoyed being at the seaside, so close to it. And this small but very familiar university bringing people together is something where I could start studying right away. I'm very happy to see so many students actively involved in shaping up this CoLab, and I wish that this dialogue about how can universities make a difference in a region, in Ventspils, will be continued, and that we can hear all of these voices in the room much more over these coming 3 years. Man kā studentam šī alianse liekas forša, tāpēc, ka iedomājies Erasmus. Cik ilgi tādam vajadzēja pavadīt laiku, lai viņš kaut ko sasniegtu? Ilgi, bet tagad top jauna alianse, kur būs tāda pat, ja ne labāk pēc kāda laika, kur studenti varēs doties, iegūt iespējas izglītību, iegūt arī prakses iespējas, satikt daudz jaunas cilvēkus, un arī tā tīklošanās iespēja, man liekas, ir neiedomājami svarīga mūsdienās. Principā sadarbība un ar visām pārējām universitātēm notiek visos līmeņos. Notiek izglītībā, zinātnē un arī sadarbībā ar uzņēmumiem, lēmēju institūcijām un sabiedrību. Līdz ar to mēs, tā teikt, ieguvēji esam visos līmeņos, kas mūsu universitātē kā pašai ir svarīgi, un mēs varam pārņemt labāko praksi, kas ir Eiropā. Mēs kopā ar viņiem varam veikt kopīgus projektus, kopīgas apmācības programmas, kopīgus zinātniskos projektus. Mēs varam tāpat apmainīties ar zināšanām, studenti gan braukt turp, gan braukt pie mums, un skatoties uz priekšu, Ventspils kā daļa no Eiropas universitātes, tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs attīstības ceļš Ventspils augstskolē.